Sveiki! Šodien ielūkosimies kādā patiešām apbrīnojamā mehānismā, kas ir iebūvēts pilnīgi katrā no mums. Tas ir, tāds kā spēcīgs iekšējais process, kas ļauj ķermenim pašam sevi dziedināt un pat atjaunot. Un te uzreiz jautājums pārdomām. Vai varētu būt, ka atslēga uz ilgāku, veselīgāku dzīvi jau visu laiku ir bijusi tepat, mūsos iekšā, tikai gaidījusi, kad to atklās? Tieši šis jautājums arī būs mūsu ceļvedis šajā stāstā. Mūsu stāsts sāks ar vienu no visprestižākajām atzīnībām zinātnes pasaulē, un tas nav stāsts tikai par kādu pētījumu, nē, tas ir par atklājumu, kas var teikt apgrieza kājām gaisā mūsu izpratni par pašu dzīvību. Un galvenais varonis šajā stāstā ir japāņu šūnu biologs dakteris Yoshinori Osumi. Tieši viņa, tāda pamatīga zinātkāre un neatlaidība ļāva mums beidzot ieskatīties dziļi mūsu šūnās un ieraudzīt procesu, kas gadu desmitiem bija palicis, gandrīz kā noslēpums. Jā, un tas, ko viņš atklāja, nebija vienkārši kaut kas interesants. Nē, tas bija kaut kas absolūti fundamentāls. Būtībā tas ir mehanisms, ko mūsu ķermenis izmanto, lai izdzīvotu grūtos brīžos, lai attīrītos un galu galā kļūtu stiprāks. Labi, tad ķeramies klāt pašai lietas būtībai. Kā tad sauc šo apbrīnojamo procesu? To dēvē par autofāģiju. Un, lai to saprastu pavisam vienkārši, iedomāsimies to kā mūsu ķermeņa paša iebūvēto supergudro atkritumu pārstrādes un kvalitātes kontroles sistēmu. Pats vārds, starp citu, cēlēs no sengrieķu valodas un nozīmē pašēšana. Izklausās diezgan dramatiski, vai ne? Bet patiesībā tas ir neticami sakārtots un gudrs process. Šūna identificē savus, tā teikt, atkritumus, bojātus proteīnus, vecas detaļas un tad pārstrādā tos jaunos vērtīgos resursos. Un kā tas notiek? Ļoti vienkāršoti ir 3 soļi. Pirmais, šūna veic tādu kā inventarizāciju un atpazīst to, kas vairs neder vai ir bojāts. Otrais solis, šie nevajadzīgie elementi tiek izolēti un sadalīti pamatkomponentēs. Un trešais, no šī procesa tiek iegūta gan enerģija, gan būvmateriāli, lai radītu jaunas, veselīgas šūnu daļas. Tā ir, efektivitāte pašā pilnībā. Labi, bet kā tad mēs paši varam apzināti iedarbināt šo spēcīgo procesu? Izrādās atslēga slēpjas nevis tajā, ko mēs organismam pievienojam, bet gan tajā, ko uz laiku atņemam. Un šeit parādās tāds fascinējošs kontrasts. Redziet, kad mūsu ķermenis dzīvo pārpilnībā, kad mēs pastāvīgi kaut ko ēdam, šūnas atrodas tādā kā augšanas režīmā, tās būvējas un vairojās. Bet tiklīdz iestājās barības vielu trūkums, piemēram, gavēšanas laikā, notiek klikšķis. Šūnas pārslēdzas uz izdzīvošanas un tīrīšanas režīmu, un tieši tad autofāgija tiek iedarbināta ar pilnu jaudu. Un lūk, te mēs nonākam pie paša daktera Osumi atklājuma kodola. Viņš zinātniski pierādīja to, ko daudzas senas kultūras šķiet zināja intuitīvi, ka periodiska atturēšanās no ēšanas ir varenas instruments, kas liek mūsu ķermenim pašam sevi salabot. Labi, tas viss ir ļoti aizraujošs šūnu līmenī, bet ko tas īsti nozīmē mums? Kāpēc šai lielajai šūnu tīrīšanai ir tik milzīga nozīme mūsu ilgtermiņa veselībai un, arī dzīves ilgumam? Un te atklājas tās patiesais spēks. Regulāri iztīrot māju, autofāgija kļūst par mūsu iekšējo aizsargu. Tā palīdz neutralizēt potenciāli bīstamas šūnas, pirms tās kļūst par problēmu. Tā izvada tos proteīnu sakopojumus, ko saist ar neirodeģeneratīvām slimībām un pat stiprina imūnsistēmas spēju tikt galā ar infekcijām. Un pats galvenais, tas viss nav tikai teorija. Daktera Osumi atklājums jau šobrīd ir kļuvis par pamatu reāliem pētījumiem, lai radītu jaunas terapijas. Terapijas, kas cerams varētu palēnināt novecošanos un ārstēt vilmeņas slimības. Ziniet, šis citāts lieliski apkopo visu autofāģijas filozofiju. Dažreiz dziedināšana notiek nevis pievienojot vēl kaut ko, bet gan atbrīvojoties no tā, kas vairs nekalpo. Tas ir tik spēcīgs atgādinājums, ka mūsu ķermenim piemīt iekšēji gudrība, un reizēm labākais, ko var darīt, ir vienkārši dot tam telpu un laiku, lai tas pats aktivizētu savus jaudīgos atjaunošanās mehānismus. Un tas mūs noved pie patiešām aizraujošās nākotnes.
Šobrīd zinātnes mērķis ir atrast veidus, kā mērķtiecīgi un droši ieslēgt autofāģiju. Varbūt ne tikai ar gavēšanu, bet nākotnē iespējams arī ar medikamentiem. Viss ar mērķi cīnīties pret vecuma izraisītām slimībām un pabaildzināt veselīgu mūžu. Noslēgumā paturēsim prātā šo galveno domu, ka ilgmūžības plāns slēpjas katrā mūsu šūnā. Doktora Osumi atklājums ir daudz vairāk nekā tikai šūnu bioloģija. Tas ir atgādinājums par neticamo potenciālu atjaunoties, kas ir ielikts mūsos visos. Un tas, protams, atstāja mūs ar lielu jautājumu. Zinot, ka šis spēks ir mūsos, kā mēs to izmantosim?